Šonedēļ beidzot arī plašākai publikai kinoteātros būs iespēja noskatīties jauno Latvijas filmu Golfa straumi zem leduskalna, kas tapa ļoti ilgi un ļoti smagi. Bet pavasarī saņēma lielā Kristapa balvu kā labākā Latvijas filma un nu pat ir nosūtīta izvērtēšanai Oskara balvas komisijai. Bet mēs šoreiz gribētu parunāt par mazajām kinoformām, par animāciju. Vienā jaunā animācijas filmā ir sastapušies divi ļoti spilgti animatori. Viens no Igaunijas, otrs no Latvijas. Un šāds kopsadarbības gadījums nemaz nav tik biežs. Leģenda vēsta, ka filmas Villa Antropova ideju, ironisku stāstu par sapņiem un to zaudēšanu, tās autori Vladimirs Ļeščovs un Kaspars Jāncis noskatījuši piedaloties dīvainā kāzu ceremonijā bijušā PSRS līdera Jurija Andropova villā netālu no Pērnavas. Šajā darbā, kas jau saņēmis vairāku festivālu atzinību, pārsteidzoši savienojas nesavienojamais. Igauņa ar latviešu vārdu Kaspara Jāņča pārgalvīgais huligānisms un Latvijas animācijas dzejnieka Vladimira Ļeščova apcerīgā filozofija. Mēs esam ļoti dažādi. Un nācās dzirdēt arī no kritiķiem, no dažādiem cilvēkiem festivālos, kā jūs taisīsiet kopā filmu. Tas gan būs interesanti redzēt, jo neviens neticēja, ka vispār mēs varam kaut ko kopā uztaisīt. Ja? Bet tā kā mēs viens otru ļoti labi zinām, jau kādu laiku diezgan ilgi pastrādājām kopā pie Kaspara Krokodilu filmu iepriekšā. Daži huligāni ir mazlietiņi dzejnieki, un daži dzejnieki mazlietiņi huligāni, un šie mazie huligāni un dzejnieki reizēm var satikties un kopā kaut ko uztaisīt. Abi režisori ir labi pazīstami pasaules animācijas festivālu apritē, un viņu darbi vairāk kārt saņēmuši balvas. Gandrīz neaptveram daudzpusīgais Kaspars Jāncis pirmo animācijas filmu uzzīmējis skolas gados, bet pirms pievēršanās šai mākslai profesionāli nodarbojies ar mūziku. Tāpēc pirmizrādes viesus Rīgā priecēja Jāņča grupa Kriminālne Elevant, jeb Kriminālais zilonis. Animāciju Kaspars Jāncis studējis pie pasaules slavenā igauņu animācijas klasiķa Prīta Pērna, kura stils, satīra un specifiskais vizuālais risinājums joprojām uznirst Jāņča darbos. Baudījumu sagādā arī fakts, ka pļāpīguma un visa paskaidrošanas laikmetā gan viņa, gan Ļeščova filmās parasti nav dialogu, atstājot vietu skatītāju pašu domām. Man pašam ļoti patīk tādas filmas, piemēram, Ottara Joseljānī darbi. Ir daudz režisoru, kuriem patīk veidot filmas bez teksta. Zināmā mērā tā tiek radīta brīvība neko nedarīt vai neizdarīt pārāk daudz. Vladimira Ļeščova filmas atkārtoti saņēmušas lielos Kristapus, viņš allaži izpelnījies ievērību ar saviem eksperimentiem ar animācijas tehnikām, zīmējumiem uz stikla un pasteļkrītiņu zīmējumiem, sasniedzot augstāko punktu ar trauslajiem akvareļiem spārnos un airos. Vladimira Ļeščova darbos parasti ir kāds filozofisks vēstījums, ko caur viņu niansēts humors. Tas ir tā kā Minhausena Melis, ja? Meli. Ja? Viņš Melis, visi to zina, bet visiem patīk un visi tic, vai ne? Tas ir tāds, tie patīkami meli, ja? Animācija tā ir tie patīkami meli, kuri balstās īstenībā uz realitātes.